Varējāt gan atvilkties ātrāk, īrnieki man bez sāls nost. Es neesmu elektriķis. Ko jums vajag? Inspektors Gulbis no krimināla policijas. Es taču teicu, ka tā notiks. Atvainojiet, es ķēdi noņēmu, es dzīvoju viena. Lūdzu, ienāciet. Es patiešām atvainojos tik vēlas. Vēl tikai 9. Ak, jau 9, es pat nepamanīju. Sēdieties taču. Man viss saglums. Esat dzirdējis. Es tumsā palieku pa muļķi. Elektriķis solīja atbraukt jau pusdienas laikā. Man, godīgi sakot, nemaz nebija tik steidzami. Jūs esat tieši laikā. Es pati jūs gribēju sameklēt. Mani? Jā, krimināla policija. Tēju vai kafiju dzersit? Nē. Vakarā labāk tēju. Es atnesu īres parādu. Pārskaitiet, lūdzu. Tikai saka taisnību. Saprotiet, teiks taisnību, viņa noticēs. Saprot, patiesībā vienalga izlīdīs. Tu teiksi. Ko tu klusē? Tu teiksi taisnību. Protams. Paldies, viss kārtībā. Un par elektrības atrēķināšu nākošu mēnesi nost. Neuztraucieties. Pupeņi ievārīja mētet? Nē, paldies. Ko jūs? Pati vārīja. Sāk palikt vēss. Rudens. Es nezināju, pie kā policijā griezties. Atvainojiet. Es arī personīgi domāju, nekādu lietu nevajag ierosināt. Kārtība paliek kārtība. Visam ir jābūt skaidram. Viss jau ir skaidrs. Ines Solts 80-gadīgam jauneklim. Nu, tas izrakādais dzīvoklis, kas jau nav nekas brīnumais. Durvis esot bijuši atstāts vaļā. Nu, tā zagvēna, tur apkārt kā muģi. Nu, viens beigts večuks jau nav nekāds šķērslis. Turklāt nekas nav pazudis. Nu, tad jūs tur bijāt. Man kaimiņi teica. Nu, viņi to nevar zināt. Mēs visi apspriedām. Es zinu, kas veciem tur bija. Nu, kā te jūs to zināt? Tēja atdzisīs. Liepzied. Jūs pat lasījāt. Jā, šos ar varēnu ziedēju. Bet es tikpat kā aiz restēm. Liepa ārā, es iekšā, rests priekšā. Mums vienu policijas pagalmā ziedēju. Negribat uzpīpēt? Nē, es iziešu ārā. Tad... Šeit pat var smēķēt, es guļu blakus istabā. Var pat vienu. Smēķējiet taču. Man apnicis sindēties, es cenšos sevi ierobežot. Tas tāds muļķīgs paradums visu laiku kaut ko ļuķēt. Zināt, es esmu Cukurkunga mantiniece. Vienīgā mantiniece. Tā. Tad tāpēc jūs zināt, kas viņam bija dzīvoklī? Izjebot šo dabu, viņam cita arī nekā nebija. Man ir tik nepatīkami, ka viss tā ir iznācis. Jūs esat radi? Nē, man ir testaments, viņam bērni nebija. Jūs apdedzināsiet pirkstus. Es jūs apsveicu. Bet ar tādām mājām jau briesmīgi ķēra. Protams, jūs to nemaz nevarat iedomāties. Ko te viņš vecs vīrs varēja? Es to esmu studējusi visus šos gadus. Par tādu mantojumu nav jāapsveic. Par to ir īstenībā jāizsaka līdzjūtība. Nu, es tā esmu dzirdējis. Ceriet tēju. Ēdiet ievārījumu. Bet jūs jau pat neko nedzerat. Jūs gribat mani noindēt? Es jūs meklēju. Man šodien neizdeva vecā līķi. Lika iet uz policiju.
Bēris, protams, rīkojas. Rīt dabūsiet. Griezēji bija vecam zēnam atraduši tādu mehānisku galvaskausa bojājumu. Tas ir sitiens, varbūt arī nē. Es to neesmu darījusi. Tas tak būtu vairāk kā dumji. Zināt, varbūt vecais nokrita. Insults. Protams. Neviet beidzot taču ievārījumu. Labprāt. Kā vajag vecs sakals un dušs. Velciet, ātri nost! Ko? Bikses. Piedodiet, labāk lupat, izsīsim tāpat. Upens tāpat nevar, velciet nost. Es tam labāk iešu, piedodiet. Maz bērns. Es neskatīšu. Mierā. Mierā. Ja gribat, smēķējiet. Noturēšos. Jums piestāvēt pīpe, kā tam slavenajam tam izmeklētājam. Migrē? Mums viss ir vislabākajā kārtībā. Vēl labāk būtu, ja jūs to izstāstītu savam tēvam. Pēc dažām naktīm viņš ar mani vairs nerunās, tikai nožņoks. Atkal bija atnācis. Pamēģiniet, tas ir krējuma liķers. Pirmā reize izbrūvē. Ai, atvainojiet par tēvu. Es zinu, man tas ir jānokārto, bet mamma solījās pati tēvam izstāstīt. Šķiet, spirtu jūt cauri. Bet viņa saka tikai, ka esot samierinājusies. Viņa netic, ka mums viss būs labi. Jūs pati? Protams, mums jau tagad ir labi. Un kāpēc jūs tagad esat šeit? Jānoiet lejā pēc drēbēm. Atvainojos, ka iztraucēju. Tie taču ir izdeguši, kādu vēl pēc viņa mātājas. Neko nepiedienīgas jums neesmu vaicājusi. Atvainoju. Pamēģiniet. Mums tiešām viss ir labi. Mēģiniet, nejūt spirtu. Izžāvēsim ar fēnu un viss. Ingiņa, es zinu, ka tu tur esi iekšā un ka tu gribi ar mani parunāt. Labi, tu vari neslēgt durvis vaļā, bet parunāsim tāpat. Parunāsim mierīgi. Es esmu pilnīgi nomierinājusies. Paskaties taču. Ingiņa, pasaka, lūdzu, vai tev ar viņu ir labi? Ingiņa, es visu izstāstīju papiņam. Jā, papiņš ir priecīgs. Goda vārds es izstāstīju. Tad mēs labi atnāksim ciemos, svētdien. Inga. Papiņtājs mēs nekur es nebiju, būs nepareizi uzgriezis. Ingiņa guļ, nekliedz, viņa tev zvanīja, tev pašam bija aizņemts. Papiņ, man tev ļoti svarīga ziņa ir sakām. Mēs nekur nebijām. Papiņ, tu lūdzu paklausies, man tev kaut kas svarīgs ir sakāms. Jā, mēs paidām vakariņas, noskatījāmies filmai beigas, un tagad viņa guļ. Jā, viņai viss ir atkal labi. Vai. Ar labu nakti. Atvainojiet, tas esmu es. Šausmīgi dūmi iznāca. Vienkārši pagājušo nakti es neesmu kārtīgi gulējis. Noziedznieks visu nakti ķēra. Nē, mūsu mājā caurs jumtus. Es dzīvoju augšējā stāvā.
Atcerieties, tāds negaiss bija. Jā, mūsu mājā taču izspēr, jā. Jā, tāpēc jau nav elektrības. Kas man tagad tos remontus atmaksās, kungs un dievs? Jūs nav grāmatvedība. Jā, dienā man nekad nav laika, jā. Gadu pārskats esat. Jā, milzīgi rēķināšana, vai nevēlties kafiju? Ar ievāriem. Es ar paldies staigāt bez biksēm. Es jau tā esmu izgāzies, ka tu vecs muļķis. Es taču joprojām vēl jums neesmu uzdevis to vienīgo jautājumu, kuru dēļ es vispār vakar šeit atnācu. Lūdzu, uzdodiet, Megrē kungs. Ziniet, es jūs knapi redzu, un atcerieties, tas mans muļķniknums. Man šķiet, ka saule jau uzlēkusi. Nu, sakiet, ko jūs darījāt laikā, kad jūs mājā iespējat zibens? Jums arī nav elektrības. Paldies, un atvainojiet mani vēlreiz. Uzredzēšanos. Labāk jau nevajag. Ar mani jau neviens labprātīgi otrais vairs redzēties negrib. Sveiki. Paldies. Man atmiņā gan, ka tu dzīvoji citur. Esi samainījies, apprecējies varbūt. Man atkal dūraini, ne, ar ko tu teiksi, naktis paliek vēsas, rudens, tā teikt. Atvaino, man tomēr gribētos ieskatīties tavā somā. Nu sen nav gadījies. Tavu brīvu izvēli vari man pasūtīt. Lieku tev brokastis. Ejam. Man gan atmiņā, ka jūs dzīvojāt citur, priekšniek. Tev kaut ko vajadzēja? Labrīt. Kā tu jūties? Teicami, un tu? Labi. Kāpēc tu jautā? Un kāpēc tu?
Vakar man likās, ka tev nebija labi. Kā tad tu to zini? Tu taču nebija mājās. Es biju. Es biju pie mudītes, es uzzināju visu. Būs labi. Kas tev tā ap tādu stulbu modu? Tu taču agrāk neraustīji valodu. Es nebiju pamanījusi. Tu uz skolu iesi? Domā, ka vajag? Uz skolu, protams, ka vajag. Un vakar? Kāpēc tu vakar man nedzini uz skolu? Es nezinu. Tāda diena. Tas ir Zibens un mamma. Un mamma aizliedās no tevis, nevis no manis. Un droši vien pareizi arī darīja. Nu ej taču, nestāji! Nokavēsi darbu! Šefs padzīs! Pagaidi! Kur ir tava šlipse? Es vakariņām kaut ko nopirkšu. Kādām vakariņām? Par ko tu vispār domā? Tu vispār nespēji iedomāties, ka varētu izlaist arī kādas vakariņas. Meitiņa, labrīt! Labrīt, meitiņa! Labrīt! Tu uz darbiņu, ko? Labrīt, kā tu gulēji? Labi, kad mammiņa pateica, ka tev viss ir labi, es gulēju tā kā sists. Tu zini, ja man pat liekas, ja kāds būtu izdomājis kaut ko nozagt, tad būtu iznest visu rūpnīcu tukšā. Tik labi es gulēju. Bet nu ir viss labi. Nu ir labi, viss ir labi, jā? Es malaci, nu es taču zināju, ka tev labi. Galvenais, lai tev būtu labi. Mums jau neko vairāk nevajag. Galvenais, ja tev ir labi, tad mums arī labi, vai ne? Kā tas ir? Tu jau zini, ka man tas acis ir lapjā vietā. Es tev mīlu, papiņ. Varbūt mēs varētu svētdien kopā pēc pusdienas. Ja, protams, meitiņ. Mēs liksim mammiņai, lai uzvār tavu mīļo sīpols up, jā? Tu taču tā negaršo. Skrien, meitiņ. Tu nokavēs darbiņu, skrien. Tevi lūdzu. Īsti taču jau rīts. Ko tu uzskati par taisnību? Inspektoram to izstāstīja. Ko tieši to? Tu pat teici, ka vecais cukurkungs. Un ja nu tā nebija taisnība? Tu meloji. Ko tu gribi no manis? Tu saproti, ka nekas nav noslēpjams. Patiesība vienalga izglītīs. Kaut kad, kaut kur. Tās ir vispasaules likumsakarības, pret kurām mēs esam bezspēcīgi. Piemēram? Ir labais, ir ļaunais. Ir sarkanais un zaļais. Tikai katrs no viņiem varbūt redz to savādāk. Bet tad jau iznāk, ka pareizi dzīvot vispār nav iespējams. Redzi? Tā nav taisnība. Kāds no taviem putniem ir nosprādzis? Kas tev ir lēcies? Es vairs nespēju klusēt un klausīties. Tas jau ir noziegums. Man tev jābrīdina, ka... Esi gulējis. Nevienu brītiņu. Pagaidi. Ja tu neklieks? Ko tas inspektors pie tevis tik ilgi? Ko? Visu nakti. Nu kā tu domā? Es neko nedomāju, bet tik ilgi. Viņš gulēja. Kur? Manā gultā. Nu un? Kas? Tā, protams, ir tava brīva izvēle, bet viņš ir izmeklētājs. Un tu? Tu apliecinās vecā testamentu. Es? Ja tas, ko es tev kādreiz esmu stāstījis, ir taisnība, un tu to pats saki, tu taču man palīdzēsi. Jārīko bēres. Tik vien tā darba. Nu, ko gaida? Viss! Kamēr es te esmu saimniece, neviens pa velti naudu nedabūs. Maita.
Brīnums. Brīnums. Neticami. 30 gadus, 30 Es gadus. nesaprotu, par ko jūs runājat. Mana meita šodien pateica, mamma! Nezināju, ka jūs draudzējaties. Sākumā es domāju, ka jūs kaujaties. Es neatceros, ka mēs šorīt jau būtu tikušies. Atvainojiet, labdien. Bet jūs man nebijāt pateikusi, ka jūs viņu pazīstat. Kā es varu nepazīt? Viņa zem manis jau dzīvos 30 gadus. Tad viņa ir tā ķertā meita. Mazāk ķerta pa jums jau nu būs. Jūs esat netaisna kundze. Man ar jums jārunā. Joprojām man nav elektrības. Visā mājā ir, bet man nav. Vai jūs nebūtu tik laipnis un nesameklētu Pēteru kungu? Bet es jau pats varētu. Nu, jūs taču no tām lietām nekā nesaprotat. Kundze, jūsu bioritmiski emocionālā likme šodien ir zem nulles. Es to zinu, saprotu, bet pārī 23. tad viss sāksiet uz labu pusi. Es negribētu, ka jūs tiktu nosists no elektrības tieši manā dzīvoklī. Esiet tik laipnis un sameklējiet man Pēteru kungu. Man ir bail. Man ir bail tumsā dzert kafiju kopā ar jums. Nāc jau 3. reizi. Kas ir noticis? Kas? Es gribēju ar tevi parunāt. Nu, nā. Man ar tevi jāparunā par ļoti svarīgu jautājumu. Stāsti. Tas ir par Ingiņu. Ingiņa ir malacis. Jā, Ingiņa ir nokārtojusi savu dzīvi. Jā. Mēs viņu mīlam, un tāpēc mums ir jārespektē viņas izvēle. Es zinu, es saprotu, ka tu no visa tā vari palikt traks, bet tev ir jāapsola, ka tu neklieks un teiksi jā. Zvēru. Es ilgi cīnījos, lai tas tā nenotiktu. Es pat kļuvu savas meitas ienaidniece. Bet viņa ir sapinusies. Tas ir, es gribēju teikt, viņa ir saistījusi savu dzīvi ar jaunekli no 5. stāva. Un iedomājies, viņa pat nedomā oficiāli precēties. Tu dzirdi mani? Boļā. Boļā, Slav, tev slikti ir. Boļā!
Janson, tu dzirdi? Halo, dzirdi? Šefs jau stundu ārdās. Viņam ir vajadzīga mašīna. Kur tu esi? Halo, tu dzirdi mani? Man ar jums jārunā, cienītājs. Es neesmu elektriķis. Jūs esat inspektors Gulbis. Neatceros, ka mēs būtu iepazinušies. Man ar jums jārunā. Es klausos jūsos uzmanīgi.